Sveiki, mani sauc Jānis Trapcāns, es esmu mūziķis, fonda Viegli pārstāvis, kinomānijas vadītājs un vēl šādu tādu darbu darītājs. Ikvienam, kurš meklē savu ceļu dzīvē, es domāju, jau pašā sākumā, pēc iespējas agrāk vajadzētu saprast, kas ir viņa aicinājums un talants un tā lieta, ko viņš patiešām mīl darīt un ko viņš grib darīt. Tas nozīmē, ka droši vien ir jāpamēģina daudzas lietas. Mans stāsts saistās ar mūziku. Jau vidusskolas laikā es, piemēram, izdomāju, ka man vajag pamācīties mūziku kaut kur ārpus Latvijas, un es aizdevos uz mācībām Amerikā uz 3 mēnešiem. Un tas bija liels izrāviens manā ikdienas dzīvē un iespēja tālākajā dzīves karjerā, jo šobrīd es gan izpildu mūziku, gan komponēju, gan ierakstu. Tā kā es domāju, ikvienam, kurš atrast savu lietu, vajadzētu mēģināt domāt plaši un nekoncentrēties uz vienu lietu, bet skatīties uz vairākām lietām un mēģināt iesaistīties dažādās pieredzēs un ārpusskolas aktivitātēs. Un ir tāda lieta kā karjeras konsultanti, ja ir jautājums par savas ceļu izvēlēšanos un problēmas to nodefinēt un atrast savus talantus vai dotības. Tā ir iespēja. Tāpat Latvijā ir brīnišķīga lieta kā ēnu dienas. Un Latvija ir brīnišķīga arī ar to, ka mēs esam maza valsts un tik tiešām mēs varam piekļūt klāt jebkuram cilvēkam bez maz jebkurā brīdī. Un ēnu dienas ir tieši tāds pasākums, kur to var izdarīt oficiāli un ļoti veiksmīgi, man liekas, jebkuram jaunam cilvēkam, kurš vēlas kaut ko darīt. Tā ir lieliska iespēja. Un pati pēdējā lieta, ko es gribētu padalīties, kas manā darbā, jebkurā, ko es daru, un kas ir mana atslēdziņa uz lietām, piemēram, vadot kori šobrīd, tas ir darbs ar lielu kolektīvu salīdzinoši, un viss nāk ar lielu stresu no dienas un atnāk uz to mēģinājumu, tad tā atslēga, ar ko es slēdzu šos cilvēkus vaļā, ir dažādi apzināšanās treniņi. Tās ir apzinātas elpošanas, apzinātas kustības, varētu to saukt par meditācijām. Tā kā, ja jūs man vaicātu, kas ir tā galvenā atslēga uz tevi pašu, uz sevis izziņu un līdz ar to arī saprašanu, ko tu gribi darīt, kā un kad, tad meditācija ir tā atslēdziņa.